šodien VF komanda, bet tas poļu prāt. Cerams, ka šis tiks izlabots. Cerams arī, ka iznākums spēlē būs labāks nekā VF. Arī tas gan. Sākums noteikti ir labāks. Andrej, tev varbūt kādam basketbola pazinējiem, kas tev šobrīd pietrūkst Ventspils komandas komplektācijā, ja mēs skatāmies? Un, manuprāt, tāds kārtīgs metējs, kārtīgs punktu guvējs, vai ne? Jā, snaipers nav. Mēs varam nosacīt par snaiperu saukt Māri Gulbi, kurš var iemest no distances ar galveno uzdevumu. Varam teikt, ka Ventspils komanda tiek galā, jo aizsardzībā tiešām, kā jau tu minēji, spēlē ļoti labi. Kopumā ņemot visu turnīru, šī epizode gan nevisai veiksmīgs, nedaudz sasteigts metiens, lai gan izskatās, ka arī uzbrukuma laiks gājas beigām. Atceramies, ka tagad no šīs sezonas pēc iezīmēm ir 14 sekundes uzbrukumā. Tieši tā, tagad Leismērs saspēles vadītāja lomā. Par Arti atrunājot, tad viņš pievienojās šajā starta sezonu periodā Ventspils komandai no Liepājas. Kā pats atzīst, tad ir tomēr šī līmeņa atšķirība. Noteikti no tiem, kas ir pievienojušies, varam pieminēt un tāpat Kvintons Hoslīs, garais vieglais uzbrucējs, pagājušajā gadā spēlēja Romas Virtusā, un savukārt Čevins Trautmans, spēku uzbrucējs, ļoti pieredzējis. No starpzonā Ventspils klubs arī panāca vienošanos ar šos te uzbrucēju. Tikmēr Buķankovs vēl viens precīzs pustāls metiens. Poļi sāk otro ceturdaļu ar uzbrukumu. Poļiem jāsaņemās, izskatās, ka arī tas ir izdarīts vismaz pirmajā uzbrukumā. Šodien Ventspilnieki spēlē savu pirmā apļa pēdējo spēlē. Zaļajā kalnā, tieši tā, Zaļā kalna pakājē. Vai varbūt virsotnē, jebkurā gadījumā Zeļona Gura. Šobrīd mazliet nesaprašanās aizsardzībā. Tas novad pie 3 punktu metienu poļu komandas izpildījumā. Tas nav precīzs, un Aksels šeit uzmetu, un Gaisiņš. Aksels saspēlējis ar Grantu. Grants pabeidz uzbrukumu otrajā stāvā. Lūk, skaista piespēja. Ventspils komandas uzbrukums turpinās, izdevies iegūt atlikušo bumbu. Atkārtots uzbrukuma mēģinājums, vairoks, pats ilgi, vēl viens tālmetiens. Arī šīs metiens nav precīzs. Nēdēc, ka Ventspilniekiem pagaidām tālās distances pār mainīgas segmes. Pagaidām Ventspilnieku uzbrukums mēdz brīžiem būt ļoti tāds individuāls un ļoti daudz spēlē 1 pret 1. Ja runājam par tālmetieniem, spēle netiesā Polijas tiesneši, bet tādā atmosfēras ziņā viņam varētu būt ļoti pazīstama šī vieta. Tas gan bija, manuprāt, kādus vairākus gadus atpakaļ. Tieši tā. Roberts Kalmers, kā jau arī minēja, tad lielākoties arī šo iemeslu arī sauc par galveno zaudējumu iemeslu šajā mačā. Pirms šīs spēles viņš vidēji bija gūs 4,8 punktus, šobrīd šķiet viņam jau 5 punkti. Iepriekš 2 soda metieni precīzi, tagad arī 3 punktnieks. Un vēl viens sekmīgs uzbrukums poļiem. Un rezultāts starpība jau ir mazāka par 10 punktiem. Atceramies, ka pat vēl bija 18 punkti šeit sasteigts. Bet labs metiens, protams, nebija sasteigts, jo uzbrukuma un puslaika pēdējās sekundes uzreiz ar tiešām lieliem panākumiem. 3. vieta, pēc tam Polijas čempionu tituls un dalība Eirolīgā, un tagad Polijas vices čempionu tituls un dalība ULEB Eiropas kausā. Bet tagad mēs Četmens. Četmens spēlēs 1 pret 1 ļoti laba. Tiešām izcila individuālā meistarība Maira Četmena izpildījumā. No otras puses arī varētu saprast šādu gājienu, gal galā poļiem ir jāatspēlēs, un varbūt viņi jau ir ķērušies pie tādām radikālākām metodēm. Šeit ļoti labi izspēlēts galauts, un pagaidām pirmo mētienu izdodas neutralizēt, bet neizdevās izcīņā tā atklāt šo būmu un Stīvens Pēc. Un vairogu. Un poļiem uzbrukums šoreiz precīzi. Kopumā labs rezultāts. 3. ceturtdaļa varēja būt arī labāk. Un neveiksmīgs pirmais uzbrukums. Redzēsim, Ventspilniekiem jāturpina tādā pat garā. Redzam, ka Stelmet komandas uzbrukums 4. ceturtdaļas sākumā ir veiksmīgs. Pēc tam spēlēs Grieķijas 2. līgā, Portugālē, Kiprā. Un šeit vēlreiz ir sekmīgs tieši šis spēlētājs Bērts.
Četmens tagad dosies pats līdz galam, izspēlē ārā Bārnisam. Bārnis tālmetiens un precīzi met Trojs Bārnis. No gala out vai sānaut, kā nu kurā gadījumā, bet tikmēr no groza apakšas vēl 2 punkti un arī noteikumu pārkāpums šķiet kā Akselim Vairogam. Ar ko atbildēs Stelmet komanda. Bērts dodas cauri, iespēles groza apakšu un vēl 2 viegli gūti punkti Selam. Šajā mačā Leismējers ar bumbu, Grants viņam veido aizsagu, un Grants noslēdz šo spēli ar 2 punktiņiem no augšiņas. Nu, redzēsim, vai tiešām noslēdz, vai arī šis būs spēles beigu rezultāts. Nu, izskatās, ka Bērts nemet. Trautmans metā. Uzmet Trautmans, bet līdz ar to arī šis mačs ir noslēdzies. Ar rezultātu 79-69 uzvara basketbola klubs Ventspils. Rezultīvākie vīri šovakar Ventspils rindās Mērs Četmens 17, Hārvijs Grants 14 un Trojs Bārnis 13.